Šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 89. psalma. Cik ilgi vēl, kungs, vai mūžam tu slēpsies, vai kā uguns degs tavs naids? Atceries, cik man mūža, tik dvesmai tu radījis visus cilvēku bērnus. Kurš cilvēks dzīvo un neredz nāvi un paglābjas no Šeola varas? Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, ka šajā rītā caur senā psalma autoru lūgšanu tu esi aktualizējis jautājumu, kas ir tik daudz cilvēku sirdīs un prātos. Cik ilgi vēl, kungs? Jā, tas ir jautājums, kuru mēs jautājam ik pa laikam savā dzīvē. Tikai droši vien katram mums ir savs iemesls. Katram ir sava situācija. Katrs mēs esam nonākuši savos īpašos apstākļos, kuros vienā brīdī parādās šī neizpratne. Šis, zināmā mērā, izmisums, kas ir ielikts šajā jautājumā. Cik ilgi vēl? Cik ilgi mums jāgaida, kamēr nāks risinājums, kamēr nāks atvieglojums, kad beidzot atkal varēsim uzelpot? Ir tik daudz cilvēku, kuri patiešām iet cauri objektīvām ciešanām, sāpēm, nelaimēm, un kuriem pietrūkst spēka, pietrūkst padoma, pietrūkst izpratnes. Un vienīgais, ko viņi var, ir gaidīt uz tavu žēlastību, gaidīt, kad tu dosi un sniegsi kādu risinājumu. Un, protams, ir tik daudz cilvēku, kuri arī ir gatavi sūdzēties, būt neapmierināti, gaidīt uz tevi, lai gan varbūt tam nav objektīvi iemesli, kā vien viņu pašu iedomas nepiepildās, viņu pašu fantāzijas nerealizējas, un tik ļoti gribas, lai tas notiktos. Un tad mēs esam gatavi kurnēt. No kurienes mūsos tas viss? Nu, varbūt tādēļ, ka mērogi ir pavisam atšķirīgi. Mēs, kas esam redzējuši mazus bērnus un varējuši ar viņiem būt kādu laiku kopā, zinām, cik nepacietīgi ir mazi bērni. Un jo mazāks ir bērns, jo īsāka ir viņa laika izjūta. Ja viņam kaut ko vajag, tad viņam vajag uzreiz un tūlīt. Ja viņam ir kādas problēmas, grūtības, tad atrisinājumam ir jānāk momentā. Citādi viņš to nevar izturēt. Viņā nav pacietības. Mazam bērnam ir grūti pateikt, ka kaut kas notiks vai risinājums nāks pēc 10 minūtēm vai pēc pusdienas, nemaz nerunājot par nākamo dienu vai nākamo nedēļu vai kādu ilgāku laika periodu. Bērnā šādas izjūtas nav. Ja kaut kas notiek, tas notiek tagad un uzreiz, vai arī tas nenotiek vispār, un nekad tā vien šķiet nenotiks.
Psalma autors attaino šo pašu izjūtu. Tikai mazliet citā līmenī, citos mērogos. Jo gluži kā mazs bērns salīdzinājumā ar mums pieaugušajiem neizjūt laiku tā kā mēs, tieši tāpat arī mēs cilvēki neizjūtam laiku tāpat kā tu, Dievs. Jo tavā priekšā ir visa mūžība. Un tādēļ arī cilvēkam ir sajūta, ka ja nenotiek tā, kā man gribās vai kā esmu iedomājies jau tagad tūlīt, tad droši vien nenotiks nekad. Cik ilgi vēl, kungs, vai mūžam tu slēpsies? Atceries, cik man mūža, tik dvesmai tu radījis visus cilvēku bērnus. Psalma autors apzinās, ka mūsu mūža ilgums salīdzinājumā ar mūžību ir absolūti nekas, un šķiet, mēs taču nevaram tik ilgi gaidīt. Lai gan mēs jau arī zinām, jo ilgāk šajā pasaulē esam nodzīvojuši, jo skaidrāk apjaušam, ka agri vai vēlu atbildes nāk, agri vai vēlu atnāk arī risinājums. Nevienmēr tāds, kā iedomāts, kā gribēts, un tomēr visam, kungs, tu dod savu atrisinājumu. Un ja arī ir kādreiz tā, ka mēs to neredzam, jo patiešām mūsu dzīvības laiks ir ierobežots, tad atliek mūsu ticība un paļāvība, ka tu raugies uz mums ar mīlestību un labvēlību. Un pat ja mēs kaut ko līdz galam nesaprotam un neredzam, mēs drīkstam tev uzticēties, ka tu zini īstos laikus, īstās vietas un īstos risinājumus it visam, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.